Parādīšu, kā pareizi salikt kopā zobu pastas izspiedēju. Mums ir divas daļas, ir šis te pats statīvs un šī te skrūve. Galvenais mums tagad ir rekur šo, šādā veidā, tā nav pareizi. Mums ir rekur jāpaņem šīs galiņš un jānoloc viņš. Un tad, kad viņš ir šādi te nolocīts, mēs viņu rekur liekam iekšā tajā atverē skrūves un šādi te līdz galam salocītu ieliekam šeit iekšā. Ņemam pašu statīvu un šādi te, rekur liekam iekšā, un tur ir jātrāp iekšā pareizajā vietā. Bišķi. Šādi te, lai viņš būtu līdz galam tur iekšā. Un tagad arī mums jāsās virziens, viņš kustās tikai vienā virzienā. Tas ir paredzēts, lai zobu pasta negrieztos ar spēku pat ārā, viņi nevar izvilkt ārā. Tur ir griezt tikai uz vienu pusi. Un mēs viņu iegriežam iekšā šādi te, līdz tūbiņa atkal ir palikusi uzpūst. Nevajag arī pārvilkt, jo tad mēs taisīsim vaļā zopastu, viņi visi izšļāksies ārā, bet šādi te ir pilnībā normāli. Un pēc tam, kad zoba tūbiņa ir pilnīgi tukša, tad šo te var no jauna izvilkt ārā, šo veco tūbiņu var izvilkt ārā un var apmainīt uz jaunu.